Sveicināti jaunajā sporta arēnas epizodē. Šī ir pati pirmā epizode. Mans kolēģis Endijs. Čau visiem. Nu ko, pabazarēsim par hokeju, protams. Ir sācies hokeja Pabazarēsim. pavasaris. Kā mēs runāsim. Būs daudz par ko runāt. Runāsim par hokeju šodien. Mums ir Latvijas izlase, mums ir NHL, mums ir pasaules čempionāts, mums ir noteikti viss. Nacionālā līga, Šveices, tā ir Šveices līga. Jā. Ātrs jautājums, šis būs ātrais jautājums. 3 lietas, ko tu iedomājies, 3 lietas, ja vārdu, ko tu iedomājies, dzirdot vārdu hokejs. Hokejs, es iedomājos. Es iedomājos savu favorītu komandu Edmontons Oilers, kuriem šobrīd pārāk labi neiet. Es iedomājos Latvijas izlasi un es iedomājos bronzu. Mūsu pavasarī izcīnīto bronzu. Es iedomājos, protams, kad manu mīļāko NHL komandu Bostonas Bruins. Arī bronza. Un trešā lieta, ko es iedomājos, ir entuziasti. Entuziasti hokeja līga. Kādā epizodē mēs noteikti par viņiem parunāsim. Protams, ir daudz lietas. Šodien mēs kritizēsim, aprunāsim, izdiskutēsim Latvijas izlasi. Galu galā pārbaudas spēles cikls ir sācies. Jau 4 pārbaudas spēles muguras. Vēl pusīt palikusi tās 2 spēles Slovākiju 2. un 3. maijā un 6. un 7. maijs ar Norvēģiju. Tad jau komanda varēs gatavoties uz galvenā čempionātā. Par pārbaudas spēlēm. Varam iesākt nedaudz tādu diskusiju. Manuprāt, ir pozitīvi jāvērtē tas, ka mēs esam uzvarējuši 3 pārbaudas spēles no 4. Tās pirmās 2 pārbaudas spēles ar Austrijas skaita kā tādas riktīgas treniņu spēles. Jā, Latvija uzvarēja. Bija 3 uzvaras pēc kārtas tagad izcīnīts, un manuprāt, tas ir pozitīvi jāvērtē. Mīnusiņš ir tā spēlētāja neesamība, protams. Un Vitoņš tur tajos intervijās visu laiku saka, ka tur kvalitāte, bet, mēs redzam, kāda ir kvalitāte, piemēram, olimpiskajās spēlēs, kad mēs esam pilnā sastāvā. Labi, arī pretinieki ir diezgan dažādi. Un tad mēs redzam, kāda ir kvalitāte, mēs esam tajās pašās pārbaudas spēlēs. Tur par salīdzināt nevar. Ko es varu piebilst, es tieši biju uz pašu pirmo pārbaudas spēli arēnā Rīga, jeb Somija arēnā pret Austriju, kur tika piedzīvots, diemžēl, sāpīgs zaudējums. Lai gan bija iespēja izlīdzināt rezultātu, tas nesekmējās. Bet manas pārdomas ir tādas, ka īsti nevarējām atrast savu vietu uz laukuma, jo ļoti daudz, es pat domāju, centāmies domāt par kaut ko citu nekā par spēli. Ir tīpaši vairākums, kurā mēs pazaudējām diezgan daudz ripu. Nevarējām ieiet pretinieku zonā. Lai gan arī vairākumā mēs iemetām cik 2 vārdus, man liekas, cik es atceros. Bet tik un tā, šāda spēlē bija ļoti, ļoti bēdīgi. Es ceru, ka Vitoļņš šo problēmu izlabos. Vitoļņš katrā intervijā mums saka, ka ir pie kā strādāt. Ir pie kā strādāt, un mēs to arī gaidām. Un to varēja redzēt spēlēs ar Somiju un Dāniju. Ātrumi bija kādi bija, bet, labi, Cijunskim savainojums spēlē ar Somiju, bet tā kvalitāte nedaudz vairāk jau parādījās, bet problēmas arī ļoti daudz bija iezīmējās, teiksim tā. Ir īpaši brīžos, kad Somijas spēlē, kur Somi ļoti aktīvi presingoja, un mēs netikām cauri tur viduszonai, nevarējām pat zonā īsti nostāties, un kad tev otrajā periodā nometā 10-4 pa taviem vārtiem 10 metienus uzliek, tad diezgan sāpīgi ir tā skatīties, bet, neteiksim sāpīgi, bet, tu redzi, ka tavu komandu spiež, tas gols briest kaut kādā brīdī. Tas arī atnāca Somijai tajā otrajā periodā, bet, mēs atradām veidu, kā uzvarēt to spēli, tas pozitīvi. Es arī skatījos šīs spēles. Es nevarēju, diemžēl, pastīties pret Dāniju, tāpēc, ka man bija svarīgi treniņi.
Bet pret Somiem es noskatījos visu spēli. Dažos momentos man bija tā, ka es šaubījos par mūsējiem, bet no otras puses veiksmi palīdzēja plusā. Ir pievienojušies jauni spēlētāji, it īpaši Patriks Zabusovs, kurš ar Zemgali izcīnīja, diemžēl, otro vietu OptiBet hokeja līgā. Kārtējo gadu Mogori kļuvuši par čempioniem Latvijas hokeja virslīgā. Bet par to arī citu reizi. Tagad es domāju, mēs varētu pievērsties treneru korpusam. Kā jau es tev biju jautājis, tad vajadzētu atrast risinājumu Ābolam un Vītoliņam. Ābols un Vītoliņš, mēs esam daudz runājuši, daudz dzirdējuši par viņiem abiem. Manuprāt, Ābolam šobrīd viņu tur nevajag aiztikt. Vismaz, ja tev ļoti labi iet ar 20 izlases, tad viņš nav jāmet nost, viņš nav jāatlaiž, jo man Ābols kā treneris tīri labi patīk. Par Vītoliņu, tur pēdējā laikā tās diskusijas arvien vairāk paceļās, ka viņam būtu jāatkāpjas, un tīpaši pēc tās neveiksmīgās spēles Dānija olimpiādē, kur Latvijai derēja zaudējums ar -1 arī, bet mēs noņēmām vārdsargu, mēs ielaidām vēl vienu golu, un tad jau tas tālākais turnīrs kļuva sarežģītāks. Par treneru mājiņu visdrīzāk Vītoliņš pēc šī turnīra varētu atkāpties. Man pat liekas, ka Vītoliņam ir tieši šis ar līgumu šis pēdējais gads. Jo, ja mēs parēķinām, padomājam, cik viņš jau ir, cik gadus jau viņš ir Latvijas izlases treneris, man liekas, kopš iepriekšējām olimpiskajām spēlēm, kas notika Pekinā. Jā, tas man liekas bija 22. gads, man liekas. Jā, cik es labi atceros. Tas bija pats sākums. Protams, kad Vītoliņš kā treneris tieši tajos gados bija kaut kas jauns izlasē. Protams, kad arī Vītoliņš ar savu Šveices sistēmu ieviesa dažas korekcijas, un beigās mēs arī 23. gadā dabūjām to laimīgo bronzu. Mans viedoklis šobrīd ir tāds, ka Vītoliņa sistēma citas izlases ir atkodušas, jo mēs katru gadu redzam šobrīd, kad Latvijai grūtāk spēlēt ir tīpaši pret tām izlasēm kā Austrija, jo Austrija arī šobrīd ir pievilkusi tīpaši ar to savu jauno treneri savu spēli. Konkurētspējīga izlase. Manuprāt, vajadzētu pamainīt šo hokeja sistēmu savādāku šos izspēles punktus sastādīt. Es neesmu baigais tāds hokeja eksperts, lai visus trenerus noliktu nost. Bet es kā skatītājs jūtu, ka vajadzētu kaut kādas pārmaiņas ieviest. Tās pārmaiņas ir vajadzīgas. Un, manuprāt, arī tā eiforija ar to bronzu, tas ir nedaudz jānoliek malā. Tā ir vēsture. Tā ir patīkama vēsture, ko mēs atceramies. Bet, kā tu ļoti labi teici, tās pārējās izlases Austrija, Norvēģija, Kazahstāna, labi, diži nē. Ungārija un Lielbritānija vēl jau mazāk, ar ko šogad nāksies čempionātā spēlēt. Bet, tas pagājušā gada 1-6 pret Austriju bija tāds, ka man galīgi nebija pārsteigums, ka tā spēle beidzās tā, jo līdz tam Austrija čempionātā rādīja ļoti labu hokeju, saturīgu hokeju, aizsardzībā, uzbrukumā ir tīpaši. Man liekas, viņi pat guva vairāk vārds nekā Latvijas izlase izdarīja visu čempionātu gaitā. Varbūt arī nē, to statistiku tik precīzi es nezinu. Bet, tā uzvara Austrijai deva iespēju spēlēt ceturtdaļfinālā. Vairāk spēlētāji, Austrijai tā jaunā paudze ir izaugusi tiešām ļoti laba.
tas pats Rorers, Kaspers, Rossi, tur vesela Bet kurš plejāda ar šogad jauniem. nespēlēs čempionātā? Abi divi NHL spēlētāji Austrijai nepalīdzēs, jā. Nu, gan jau Austrijai būs tie Austrijas līgas hokeisti un klāt daži no Eiropas pārējām līgām. Nezinu, Šveices Nacionālā līga tur ir atsevišķa austriešu kompānija, kuri gatavi pārstāvēt savu valsts vienību. Kopumā par Latvijas tādām izredzēm es varu teikt, nu, jā, bet, manuprāt, tas ceturtdaļfināls šogad diezgan deguna, jo nu, es neredzu īsti to veidu, kā mēs varam sasniegt ceturtdaļfinālu. Protams, tas sastāvs, nu, mēs jau katru gadu tās cerības liekam, un tur var būt tur būs kā būs, bet to mēs redzēsim. Bet tas kalendārs arī īsti nav parocīgs, ka mēs sākam ar Šveici. Šveici parasti nav tā komanda, kas pirmajā spēlēs kaut ko, nezinu, neizdara līdz galam. Viņi parasti tieši ļoti labi iesāk tos turnīrus, un tādā garā viņi arī turpina palielam. Tāda apstākļi, kas notiek ap izlases, manuprāt, īsti nav mūsu pusē, tas mums īsti nepalīdz arī. Varbūt jāpamaina apstākļi. Nezinu, varbūt, cik es zinu, jā, es varu pateikt to, ka es esmu RFS fanāts. Esmu arī bijis spēlēs un esmu fanu sektorā bijis. Redz, kā mēs no hokeja pārgājām pie futbola. Jā, bet tā ir maza atkāpīte. Un, ja mēs runājam par hokeju, un ja tu teici, pieminēji savu viedokli, es vēlos pateikt to, ka varbūt jāņem piemērs no futbolistiem, kad jāsāk kaut kādas tās nometnes citās valstīs taisīt, vai arī, piemēram, kā man izlasē, ir ar World Lacrosse tādi projekti, kad ir apmaiņas nometnes. Tagad, kad mēs bijām ar izlasi vasarā mēs bijām aizlidojuši uz Zviedriju. 3 pilnas dienas ar pilniem treniņiem, viss nodrošināts un tā tālāk, plusā vēl pārbaudas spēles. Manuprāt, ir jāsāk domāt par to, par tādiem projektiem. Piemēram, es nezinu, varētu uztaisīt Somijas Latvijas šo nometni, kas notiek, piemēram, Somijā, tāpēc, ka Somijā ir pieejami daudzas arēnas, hokeja halles. Mums, diemžēl, tā nav, bet jā. Vai arī, piemēram, Vācija, Šveice. Visas tās pieejamās, vai arī, tā kā mēs katru gadu decembrī piedalāmies tajā Kaufland. Es ceru, ka es pareizi izteicu Kaufland turnīrā Slovākijā. Varētu, piemēram, ar Slovākiem, jo Slovākiem it īpaši šitie gadi hokejā ļoti labi aiziet. Viņiem sistēma ir arī mainījusies. Tas pats treneris Remzijs, kurš šobrīd nav kā treneris Slovākiem, bet viņš ir ieviesis Slovākijai to deksmi kļūt labākiem katru gadu un strādāt pie savām lietām, ko viņi arī dara. Man bija tāda ideja. Ko tu par šo domā? Jā, tas kaut kas jauns varbūt arī ir vajadzīgs. Un redzot varbūt tos pēdējos čempionātus, kaut kā liekas tā fiziskā sagatavotība kaut kur nospēlē to lomu atsevišķās spēlēs. Es negribu teikt, ka mēs neizējām gatavi uz spēlēm vai ka mēs neesam sagatavojušies kaut kā, bet šobrīd arī Latvijas hokejā ir tā paudžu maiņa, ko mēs ļoti labi redzam, ka Dauguņam drīz... Klausies, varbūt tā gribēšana, liela gribēšana izdarīt visu precīzi, labi, un tas varbūt visu ietekmē, jo, mēs cīnamies, sitamies ar, nezinu, Somiem, Zviedriem, tiem pašiem kanādiešiem, tīpaši iepriekšējā pasaules čempionātā, tā kā vēl Crosbys bija izlasē.
Un es no avotiem arī zinu, ka Traumaks, jeb mūsu Mēleņa barons, arī ir izteicies par šo spēli diezgan labi, adekvāti, un to, ka Krosbijs viņam esot uz laukuma pateicis dažus mīļus apmaiņas vārdus, tad, jā, Nu, nu, varbūt manuprāt, tā gribēšana vienkārši ir tāda, kad visi grib panākumus, visi grib, lai viss būtu labi, bet man liekas, ar to nepietiek. Vajag katru spēli iznākt tādiem vēsiem, nu, kā lai to labāk pasaka, tik tādiem ļoti, tādiem atbrīvotākiem, jā, varbūt tik ļoti nu, tā kā tādiem, nesaspringušiem, jo tas bieži vien tā, kā tu teici, pārcenšanās, vēlmi izdarīt vairāk, tas bieži vien iegriež tajās atsevišķajās spēlēs, tajā pašā spēlē pret Austriju, kuru mēs vairāk kārt jau pieminējām. jā. Diemžēl tā ir realitāte. Tā bija tā brīža realitāte, zaudēt 1-6 Austrijai, kuru mēs noteikti uzlūkojam no Nu, jo augšas. padomā pats, mums nav tāda mentalitāte, kā piemēram tiem pašiem kanādiešiem vai Amerikai, jo, Mēs arī neesam Amerika un Kanāda. Mēs arī nu, neesam jā, Amerika un nu, Kanāda. Un tajā pašā laikā, nu, kā mēs iedomājamies ar tiem hokeja resursiem, kas mums ir, ka mēs varētu spēlēt tā kā ASV vai Kanāda. Nu, tas nav nopietni. nu jā, nu, Tomēr, runājot me, par resursiem, vat ir īpaša lieta, ko vēlos pieminēt, to, ka citām valstīm iedzīvotāji ir daudz vairāk, kas sanāk, mums ir tie hokeja spēlētāji, pieejamība, kas mums ir. hokeja pieejamība Jā, plašāk, mums ir tie, hokeja pieejamība. mums katru gadu ir tie paši spēlētāji izlasē, nu, tagad, kuriem jau ir tie 7., 8. pasaules čempionāti. Es saku to, ka mums vienkārši nav tik daudz spēlētāju, lai katru gadu veidot jaunu izlasi. Jo tai pašai Kanādai, cik es zinu, katru gadu mainās izlase. Varbūt daži paliek tie, kuri ir tādi veterāni, kuri mēģina tiem jaunajiem iegūt arī to pieredzi kaut kādu un palīdzēt, protams, bet viņiem katru gadu ir jauns sākums, mums katru gadu ir tikai viens mērķis, tas ir sasniegt daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā. Nu, tas treneru faktors ir nozīmīga lieta. Jo atceroties, kad ienāca Hartlīs izlasē, tad tas kanādiešu stils, kādu mēs spēlējam, pie tas agresīvais forčeks, tas viss aktīvais hokejs deva rezultātu. Mēs tā sākām ar tām lielajām izlasēm spēlēt ar vien līdzīgāk. Atnāca Vitoļņš, un atkal tā sistēma nedaudz mainījās, kaut kur vairāk tas kanādiešu, tas ziemeļamerikāņu stils pazuda, mēs sākām vairāk to eiropisko hokeju spēlēt. Nu, tā sistēmas maiņa, vai mēs tagad nometot Vitoļņu redzētu kaut ko tieši savādāk, es domāju, ka nē. Bet tas pārmaiņas būs vajadzīgs, un tas pārmaiņas, man liekas, drīz arī pienāks. Ja šajā čempionātā īpaši būs tāda, nu, teiksim, izgāšanās, bet netiks sasniegt tie mērķi, kas varbūt ir uzstādīti izlasē, nu, tad drīzumā mums varētu arī redzēt treneru nomaiņu. Un tas Vitoļņu laiks bija patīkams. Godīgi sakot, ik gadu tajos čempionātos, skatoties tos turnīrus, spēles, Latvijas izlases, man pārņēma tas prieks, ka ir tās atsevišķās spēles, kur mēs redzam to Latvijas izlases, ko mēs ļoti gaidām. Un tad ir tās atsevišķās spēles, kā 1-8 pret Vāciju, un tas 1-6 pret Austriju, kur tev vienkārši gribas slēgt televizoru ārā pēc savu otrā perioda un saprot, ka nekas te nebūs. Nu, tā snieguma, tā svārstība, un ka mēs tās 60 minūtes hokeja reizēm, liekas, ka mēs nespējam to spēli izturēt līdz galam. Nu. Tā kā olimpiskajās spēlēs es varu arī pateikt, es ar tēti skatījos šīs spēles, ir īpaši pret Vāciju. Es visu hokeja spēli nostāvēju kājās. Ar nerviem. Jo, Nu, tur ar nerviem beigās varēja aiziet galīgi, ja tev tur redz, ka 2 minūtes beigām Vācija tur lido zonā un kad tur met vienu pēc otru šilovam virsū. Bija tāda sajūta, ka mēs varētu mierīgi to pārsvaru izsēt. Jā, nu tas par treneriem un visu šo treneru sistēmām, darbībām, izlasē
pēdējais jautājums, kas saistās ar treneru tematu. Vēlējos pajautāt, kā tev liekas, kurš varētu aizstāt Vītoliņu? Manuprāt, tas varētu būt Ābols, varbūt. Es citu neredzu. Es Bet nezinu, otrs variants man bija Herberts Vasiljevs. Interesanti. Jā, es negribu jo es pamatošu savu viedokli, tāpēc, ka viņš ir arī ilgadējs pasaules čempionātu komentētājs, protams, ar Lotāru Zariņu, bet kas man patīk, tas, ka viņš vienmēr analizē pretiniekus. Viņš arī ir spēlējis ļoti daudzās mūsu pretinieku līgās, klubos. Viņš zina spēles, iespējas un ko tur māca. Ar tādām analīzēm es domāju, ka viņš varētu arī kaut ko citu pamainīt izlasē. Bet es gribu dzirdēt tavu ideālo treneru izlasē pēc Vītoliņa. Es teikšu godīgi, man vispār nav jausmas, kurš to Vītoliņu ir nomainījis. Tas ir tāds jautājums, manuprāt, citai dienai atvērts. Labi, es izvairos šobrīd no jautājuma. Bet tā pašreizējā situācija tāda, ka man galīgi nenāk nevienas idejas prātā. Manuprāt, es negribu, lai līdzstēji mani par to apēd dzīvi, bet tā Ābola atlaišana pēc bronzas čempionāta, kad Ābols vairs nebija kā izlases treneris, manuprāt, tā bija kļūda. Jo katram trenerim ir tas savs redzējums, un manuprāt, tas Ābola redzējums ir nedaudz tā kā vairāk piemērotāks Čaļiem. Viņš vairāk, varbūt, tos mūsu Čaļus varētu kaut kā, neteiksim, gluži slidot, nevarētu iedvesmot tur slidot ātrāk, spēlēt pēkšņi labāk, bet varbūt tas dod kaut kādu pozitīvāku efektu, jo tā ilgadējā Vītoliņa būšana tomēr ir tāda, jau liekas tāda jau novecoja sistēma, kā tu jau teici, ka tie pretinieki treneri sāk atkost to Vītoliņa spēli, ka ir izlases, kuras mēs uzvaram regulāri diezgan, bet ir tās pārējās izlases, kuras tajā līmenī sāk pievilkt un arī pieaug to konkurences skaits, kas mums pasaules čempionātos bieži vien iegriež, un ka mēs zaudam tās svarīgās spēles. Jā, es tev piekrītu. Man arī bija no sākuma bažas par Ābolu, bet tā kā esmu neitrāls šādās lietās, es baigi negribu diskutēt ar cilvēkiem, kas būtu labāk, kas būtu sliktāk, jo katram no mums ir savs viedoklis un katrs šo redz savādāk šo situāciju, bet jā. Ja mēs vēl par treneriem runājam, tad Sanda Ozoliņa būšana treneru korpusā arī ir patīkama. Tas man arī pārsteidz, un es ceru, ka viņam arī dzīvē izdosies kā trenerim, un kā Latvijas identitātes izveidošanu arī labākajā līmenī. Tā kā par to viņam paldies un veiksmi. Ja mēs par treneriem tagad pārējiem uz vārdsargiem, mums ir 2 NHL vārdsargi. Tas ir Šilovs un tas ir Merzlikins. Varbūt tavs pārdomas īsumā ļoti īsi konkrēti par vārdsargiem no NHL. Es domāju, ka katra izlasē tādu 2 NHL vārdsargu nav. Un tas mums jābūt lepniem par to, ka mums ir izauguši tādi spēcīgi vārdsargi, ka mums katru gadu ir par ko domāt, ko likt tajos vārtos. Un ka mēs redzam, ka Gudļevskis velkās uz izlases Punanovs, labi, šoreiz ne. Bet, gan jau citas reizes viņš varētu palīdzēt izlasē. Tas ir tāds komplicētāks jautājums. Man īsti negribētos teikt, ka kāds no viņiem ir slikts, kāds tur tāds, šitāds, visi tie teksti.
ka tur kādam nevajadzētu braukt, tas viss īsti nelīdz galam patīk. Tā kritizēšana dažreiz ir nepamatota, ka vienkārši tu uz emocijām balsti to viedokli, ka vienam tur nevajadzētu spēlēt izlasē, tur Elvis vispār jātur tālāk no izlases. Es esmu dzirdējis visādus komentārus internetā, video. Tā kā es. Tur. Jā. Un uz šo, un man- atbildot par Elvi, mums ir ļoti labs vārdsargs. Mums ir jāpriecājas, ka mums ir tik pieredzējošs hokejists, jo, kā mēs zinām, tajā pašā čempionātā Dānijā, kas notika Herningā un Kopenhāgenā, tas bija, man liekas, 19. gads, tā kā vēl Hārtlīs vadīja izlasi. 18. Nu, 18. Jā, jo 19. bija Slovākijā, Bratislavā. Jā. Jā, 18. gads, tā kā vēl arī viss tie kārsums bija izlasē un tā tālāk, tā kā Hārtlīs vadīja izlasi, Elvis bija vienīgais, kurš mūsu izlasi glāba visvairāk. Es ļoti labi atceros šo čempionātu. Nu, Merzlikina tā būšana izlasē ir tāda, ka mēs redzam, ka viņš varbūt pārāk daudz sakarinājis sev virsū. Tā kā tās emocijas, tas spiediens no tas, ka mēs dzirdam Merzlikina atbraucot pirms čempionāta, ka tur viņš tur sastrīdējies bez mazliet ar žurnālistiem. Tur liekas, ka grūti ir komentēt to visu to situāciju, ja tu redzi, ka spēlētājs brauc, cenšas un, protams, mēs gaidām to sniegumu no viņiem abiem, bet grūti ir, pat nezinu, ko lai izsaka šeit. Tāda nopelšana bez kaut kāda pamatojuma šeit, man liekas, ir absolūti bezjēdzīga. Es nevaru teikt, ka Merzlikins ir slikts, Šilovs ir slikts, ka viņiem tur nesanāk, ka viņus izlasē nevajag redzēt vispār, ko mēs vispār darām, lai Gudļevskis viens visu turnīru spēlē. Mums šī ir Latvijas izlase, kurā tiek pulcēti labākie hokeisti, kas ir Latvijā un kas spēlē arī ārzemēs. Es domāju, ka zinot to mūsu mazo hokeja valstiņu, kas mums ir, kāda mums vispār ir cilvēki, kāda mēs vispār attiecamies pret sportu, pret lietām, pret visu pārējo, tie panākumi, vārdsargi un viss tas pārējais, kas ir ap izlasi, es nevaru teikt, ka man pēkšņi rastos kaut kāds riebums pret kādu no hokeistiem. Es neteiktu, ka viņi ir nepiemēroti spēlēt šajā izlasē, bet tomēr mums ir 2 NHL vārdsargi, tas ir fakts, un es esmu vienmēr priecīgs, kādu no viņiem redzēt izlases pasaules čempionātā. Man liekas, tas vienmēr ir plus, tur pat nav jautājumu, vai tas ir plus vai mīnus, tev ir 2 kvalitatīvi nacionālās hokeja līgas vārdsargi, kuri tur spēlē, un kāpēc, lai tu viņus neņemtu izlasē, ja viņi paši grib tur spēlēt labi. Ir čempionāti ar izņēmumiem, tur personiski iemesli, bet, ka nespēlē, bet ja tādi tie vārdsargi spēlē izlasē, nekāda problēma. Manuprāt, nekāda problēma. Es to pārtraukšu mazliet. Piedod, es to pārtraukšu mazliet. Ja mēs runājam par Elvi, es godīgi arī nesaprotu, no kā cilvēkiem ir naids, tas ir drausmīgi nostīties, tīpaši tajos komentāros, kad cilvēki runā visādas stulbības un tādas lietas. Tad man rodās jautājums, tā kā aizbrauc uz to NHL, tiec vispār tajā NHL, tiec no sākuma arī īstajā NHL klubā, nevis farm klubā, un atnes mums Stanley kausu. Cilvēkiem, it īpaši sportistiem, mēs zinām, ka ir ļoti daudz problēmas, ir īpaši personīgās problēmas. Es šobrīd nezinu, kādas tās personīgās problēmas ir Elvim. Tas arī ir iemesls, kāpēc viņš arī nespēlē šajā pasaules čempionātā. Bet, manuprāt, tā ir ģimene. Un, jā, Manuprāt, vienkārši Elvis ir tas vārdsargs ar to emocionālo to noturību, ka viņa ļoti ietekmē tas, kas ir apkārt, un viņš dzird tās lietas, ko par viņu saka, viņš redz to visu, un varbūt tas viņam neļauj. Vai arī viņš baidās.
vai arī viņš baidās pievilkt mūs, jo Es nedomāju, ka viņš baidās. Viņš vienmēr spēlējot izlasē, viņš ir spēlējis jā, labi. bet atceries, tā, ka viņš toreiz, tā, ka viņu toreiz intervēja pirms tā viena pasaules čempionāta, kas bija Jā, Prāgā, vai ne? Nē, tas bija Tamperē, tur, kur mēs Vikins aizsvīlās totāli ar tajās intervijās ar žurnālistiem. Es atceros. Viņš vienkārši ir emocionāls vārdsargs, kuram ir grūti, nezinu, nostīties uz to visu. Protams, tā kivī nāve, tas viss, kas viņu tur Protams, apkārt ietekmē, bet tomēr jāsaka, ka ir jāsavācās, un tā dzīve nebeidzās, tā dzīve neapstājās. Man liekas, ka Elvis, tā kā dažs labs teikti, pareizi saka, ka Elvis pārāk daudz sev pēdējā laikā sakarinās virsū, to spiedienu uz pleciem, un ka viņš vienkārši ar to netiek galā. Viņš ir tik ļoti prasīgs pret sevi, ka tas reizēm viņam iegriež. Bet redzi, vienkārši viņš ar šo savu uguntiņu kaut kur sirdī, tomēr šogad viņam tā sezona aizgāja ļoti labi. It īpaši, tā kā nomainījās treneris. Bet, ja mēs runājam par to interviju, kāpēc es teicu, kāpēc iemesls, kāpēc varbūt viņš ir tik aizvīlies un tāds emocionāls, ir varbūt tāpēc, ka cilvēki tiešām viņu tik daudz kritizē, tiešām pat daudz, ka varbūt cilvēki nejūtās robežas, jo Elvis toreiz, kad viņš atbrauc uz Latviju, viņš tā arī tiešā tekstā intervijā pateica, man pat bail atgriezties savā valstī, savā tēvzemē, Latvijā, tikai tāpēc, ka man bail, ka kāds varētu man uz ielas, piemēram, iesist, vai arī pienākt klāt un izdarīt kaut ko viņam. Jā, varbūt tā ir tā problēma, kad arī mēs visu saskatām tik perfekti, ka mēs aizmirstam to realitātes punktu, it īpaši sportā. Jā, par Šilovu ir ļoti savādāka lieta. Šilovs ir savādāks vārdsargs, bet viņš ir savādāks vārdsargs. Protams, viņam ir savādāk principi. Viņš ir smaidīgs, viņš ir pozitīvāks nekā Elvis, protams, bet vārdsargi ir vārdsargi. Tas ir atkarīgs no viņiem pašiem. Vārdsargi ir pilnīgi cits temats. Un viņiem gan Šilovam, gan Elvim tās sezonas ir kā amerikāņu kalniņi. Iesāk sezonu labi, tad atkal tā melnā sērija ar zaudējumiem, ar statistiku. Mēs jau arī redzam statistiku procentus, bet mēs nekādu neredzam to, kāds tas cilvēks reālajā dzīvē ir. Viņš atnāk uz interviju, viņš, protams, var smaidīt, viņā saka, teikt, ka viss ir kārtībā, bet, kas realitātē noteikti mēs jau to neredzam. Un kas tur viņam Amerikā, kādas attiecības viņam vispār ar hokejistiem, komandas spēlētājiem, ka varbūt iekšēnē kaut kāds tas konflikts, kas viņam raisās ar žurnālistiem, ar to, ka žurnālists uzdod tādas jautājumus, tur vai viņš ir gaidīts mājās, kādas sajūtas par spēlēšanu izlasē, visi tie jautājumi. Grūti vispār. Man negribas te kādu vainot, teikt, kāds ir vainīgs pie tā visa. Varbūt līdzjutējiem un visiem Latvijas izlases fanātiem ir jāmaina kaut kā sava attieksme pret hokeistu, pret viņu darbu, ko viņi dara, jo tas nav viegli. No malas jau vienkārši skatīties ir vienkārši, bet jā. Protams, mēs varam teikt, ja tu esi tādas kvalitātes spēlētājs, no tevis gaida attiecīgs sniegums. Un ir reizēm tā, ka Elvis, arī es skatoties spēles televizorā, reizi vienu bļāvis, ko tu dari vārtos, kas vispār ir. Es reizēm par tādu hokeju fanu pārvēršos, kurus tu nebeidzam kritizē vienu pēc otru. Un, kā es pats teiktu, priekš sevis, ja es pats uzlietu tajā laukumā, nekas labāks nebūs. Ne vārtos, ne laukumā, es te neko labāk neizdarītu. Bet neteiksim, ka visi līdzjutēji viedokļi ir nepamatoti. Ir cilvēki, kur tiešām sakarīgi viedokļi, pārdomāti saka. Ir tādi, kur vienkārši no mušas uzpūž ziloni. Bet... Jā, tur es tev arī piekrītu.
Nu, labi, tas pa vārdsargiem tā kā būtu viss, jo es domāju, ka Mēs varam vispār varbūt kopējo tādu ieskatu iedot par to pasaules čempionātu, kādu tu vispār redzi šo pasaules čempionātu, kā tev liekas, kādas tās favorīti izlases? protams, kā katru gadu es šo čempionātu redzu ar labiem sasniegumiem, ar labiem momentiem, ar, nu, es pat teiktu, ar tādu salduma piegaršu. Protams, Svētku sajūta ir. Svētku sajūta, jā, protams, būs forši pastīties uz mūsu jauniņajiem, jo tā kā daudziem ir šobrīd traumas. Būs debitanti. Es domāju, būs debitanti 100% šajā izlasē būs debitanti, jo tas sastāv izmaiņas un tās traumas ir pārāk daudz, lai mēs nevarētu teikt, ka nebūs to debitanti. Būs debitanti. Un, nu, vienkārši gaidīsim maksimāli labāko spēli no mūsu izlases un cerēsim, ka nospēlēsim maksimāli labi savu spēju robežās. Jā. Mēs nevaram tur taisīt kaut kādus tagad pēkšņi vai domāt, ka mēs būsim pasaules graušākā izlase ar to, ka, nu, tad, kas tur notika? Pasaules čempionāts būs kā Būs kā svētki. Klasisks svētku un tradīcija. Būs svētki, un mēs ticam mūsu izlasē, ka mēs varam daudz. Protams, sastāvs ir tāds, kāds viņš ir. Esam tur, kur mēs esam. Parasti tā vieta pasaulē ir tur, kur mēs esam, bet, nu, gal galā planot par Latvijas izlases neapnīk. Un tas, kas ir katru pavasari, kad tu redz pasaules čempionātu, tu redz apakšgrupu, un ja skaties tos datumus, tos laikus, tu saproti, ka, nu, tūlīt sāksies tā īstā tā ballīte, un tās spēles atkal varēs Nervstrongu vakaros dzert pirms pēcspēles metieniem, ka Latvija stāsies vārdu, ka Latvijai tur būs jābūt bulišs, saprot, pagam, mēs taču bulišs, nu tā, ir kā ir. Atkal, nu cerēsim, ka būs vārti, cerēsim, ka būs emocijas, pozitīvas emocijas. Galvenais ceturtdaļfināls. Nu? Galvenais nelidot un nelicis ārā, lai mēs nedrīkstam pazust no šīs tas arī, protams. Kas... Jā, nu, ok, es domāju, nu, saki. Es jau visu pateicu. Pateicu, jā. Pateicu. Es domāju, ka mēs varētu. Es domāju, ka pasaules čempionāts, to mēs sagaidīsim, būs ļoti labi, bet šobrīd mēs varētu parunāt par... Sekojiet līdz NHL spēlēm šovakar 10. vakarā Ottawa pret Karolīnu. Man liekas, tur episki hokeja izrāda būs. Jā, pusā vēl Šilo pārstāvētā Pingvīns pret Flyers. Abols, diemžēl, nespēlē play-offos, jo viņiem vēl joprojām ir trauma. Bet mēs viņu ļoti gaidām arī it īpaši uz pasaules čempionātu, ja būs tāda iespēja. Nu, ir padzirdēts runas, ka Balinskis varētu būt Balinskis, protams. Amerikāņi lasa sastāvu turnīram, un es esmu dzirdējis visādos mēdījos, ka tur, nu, ka šogad būs amerikāņi back-to-back zelts. Nu, nezinu, cik viņiem tas ir reāli nopietni izklausās. Es zinu, ka viņi tikko olimpiskās spēles nosvinēja ar uzvību, bet, nu. Jā, nu. Tās ir Amerikas lietas, mēs par sevi vairāk domājam. Labi, par NHL parunāsim, es domāju, kad otrajā epizodē, bet šobrīd es gribētu parunāt par mums ļoti labu zināmo Šveices Nacionālo līgu, kur šobrīd norisinās tad fināls. Davos spēlē ar Frīburgu. Sērijā ir 2-2, cik es paskatījos šorīt no rīta. Nu, diemžēl žēl, ka jau 3. gadu Cīriha ar Balceru nespēlē finālā. Jo 3 gadus pēc kārtas ir grūti spēlēt finālā. To es arī esmu teicis, un tas arī ir pierādījies tajā pašā NHL, jo Balinskis arī 2-kārtējais Stanley Kausa ieguvējs. Nespēlē šogad play-offos. Tur arī pilns ar traumām. Tur aiziet paskaties pirms spēles sarakstu spēlētājiem, kuri nespēlē, tie visi spēlētāji pamats stāv spēlētāji, kuriem tur būtu jābūt. Loģiski, ka Floridai tā sezona beigās nogāja lejā. Nu, galīgi nav nekāda pārsteiguma. Kad... Nu, jā, arī tā Šveices līga, tās spēles ir rezultatīvas, skatāmas, azartīskas, bet dažreiz liekas, ka tie spēlētāji vispār tur aizmirst par aizsardzību.
arī vārds. Es vienkārši skatos tās spēles, un es redzu tos momentus, kur spēlētāji gūst vārdus. Jā. Patsakam, cerams, cimdāja. Vai viņš nenoķer to ripu, viņš neredz ripu, vai tas ir uztraukums, lampu drudzes, varbūt tas spēles, ka, man tūlīt būs jāķer, jāiet vārtu, saka, vai, labi, tie vārdsaki ir pieredzējuši, bet, tur aizsardzība galīgi tāda Jā, čāpīga. ok, ja mēs runājam tagad par Šveices Nacionālo līgu, 3 Es arī lietas, runāju. ko tu iedomājies dzirdot Šveices Nacionālā līga? Šitie jautājumi tik interesanti, ka es nezinu, kā uz viņiem atbildēt. Noteikti es iedomājos. Es iedomājos Latviešu Šveicē, jo Jā. tomēr vēsturiski arī mums Latviešiem tā Šveices Nacionālā līga ir bijusi diezgan tuva. Rezultatīvi spēlējuši esam, tas pats Valters, Daugaviņš arī agrāk, bērnas laikos. Es iedomājos vispār, es iedomājos Šveices Nacionālā līga kā to fantastisko Eiropas hokeju, ko vienmēr ir forši baudīt brīvdienās, vakaros, skatoties spēles, kad ir interesantas tiešām spēles. Un ir grūti neskatīties tādas spēles. Un trešā lieta? Noteikti. Trešā lieta būs fināla sērija un playoff. Tie ir tie, kas vienmēr paliks atmiņā. Jā. Ar to sīksto spēli, ar to, ka tur bez jebkāda respekta, tas pats ir NHL, tu bez jebkāda respekta ej un vienkārši cīnies, plēsies uz tā laukuma, tā kā, tu ar saviem spēkiem, tu atdod visu tajās playoff spēlēs, un tu var tik interesanti skatīties, kā hokejs tam visam iet cauri, un tā ir tā hokeja burvība, ko mēs redzam Šveicē, NHL, Amerikā tas ir īpaši izteikti. Stanley Kauss ir visgrūtāk izcīnāmā trofeja pasaulē, līdz ar to skaidrs, ka tā vēlme mēģināt izcīnīt viņu ir milzīga, un ja tu esi nonācis play-offos, tu savā galvā vispār apzinājies, cik tuvu tu patiesībā viņam esi, cik tuvu tu atrodies tam Stanley Kaussam, un lai tavs vārds ir iegravēts uz tās trofejas. Manuprāt, tas ir nenormāls gods tur vispār būt. Savukārt man 3 lietas. Toms Prāmnieks ar Edgaru Masaļski. Jā. Otrais arī. ir ātrums. Ātrums. Un trešais ir Šveices Nacionālās līgas fani. Viss, ko var vēlēties. Jā. Trīs galvenās lietas, ko es paņemu no šī temata. Fanu kultūra ir absolūti insane. Vienkārši es nezinu, kā to savādāk nosaukt. Tu redzi tās tribīnes, katrā spēlē viņas ir pilnas. Nav tā, ka tev katrā spēlē aiziet, tu to pie pustukša šarēnas sēdi. Vienīgi Covid laikos tu redzēji pustukša arēnu ar maskām, cilvēks nāk uz spēlēm tagad. Tas ir pilnīgi savādāk. Tā hokeja kultūra Šveicē ir uzkāpus līdz tādam līmenim, ka tajā valstī to hokeju mīl, grib. Viņa mīl un tie panākumi arī. Viņa mīl un skatās, pērk biļetes, iet uz spēlēm un jūt līdz savai komandai. To visu ir patīkami skatīties. Tas man liekas mazliet arī asociēšu ar Čehiju, jo, kā jau tu zini, es biju tepat martā slēpot uz Itāliju, uz Liviņo. Starp citu, uz to pašu vietu, kur notika olimpiskās spēles, ziemas olimpiskās spēles, saistīts ar slēpošanu. Un es ar ģimeni biju slēpot. Un pirmā diena, kad mēs atbraucām uz Čehiju, tur bija viens tāds foršs, tāds kafejnīca, kura tika sadalīta 2 vietās. Divās tādās vietās, jeb telpās. Viena bija kafejnīca, kur tu vienkārši atnāc paēst tā ar oficiālu drēbēm, saģērbies viss tā glauni un tādā fancy variantā. Ja? Un otra telpa bija neviens cits kā barčiks, kura atnāca. Tur jau tu noteikti iegāji, vai ne? Pazīstot tevi. Jā, mēs iegājām pastīties, tāpēc, ka citas vietas, nebija, un mēs arī bijām tā, uz ātro.
Bet tur viņi bija uztaisījuši, ka tas bārs bija ar tādu lielu pie sienas televizoru, kur rādīja Čehijas ekstralīgu. Jā. Bet tur bija tā, ka tur rādīja nevis pašas tās virslīgas, bet, zini, tās otrās, trešās līgas, vai kā viņiem tur saucās. Jā, un tu vari iedomāties, kas tajā bārā bija. Protams, ka džeki, visi džeki, kuriem interesē, protams, sports, hokejs, bet mani fascinēja, ka tur arī sēdēja pārīši. Normāli, sieviete ar Protams, vīrieti. Pavadi laiku kopā, baudi un Kas vēl var būt labāks? Kas vēl var būt labāks par vakara randiņu kopā ar dzērienu? Mēs zinām, hokeja dzērienu un hokeju Čehijā. Tā kā, mīļie draugi, jums nav plānu randiņam, aizbrauciet uz Čehiju ar draudzeni, pasūtiet aliņu, gan draudzenei, gan sev, varbūt kādas sēmenes, un skatieties Čehijas ekstralīgu. Ieteikumi jauniem pārīšiem, ja? Jā. Jā. Mēs lēnām tuvojamies nobeigumam, jo it kā ir jābeidz, ir jau tas laiks. Varbūt tu vari iedot tādu kopskatu, kopējo tēlu šai epizodē, ko mēs esam izrunājuši, ko mēs vēl varētu izrunāt. Es domāju, mēs esam pieskārušies daudzām tēmām. Mēs ļoti daudz runājam par treneriem šodien. Manuprāt, varbūt pat pārāk daudz. Varbūt tas viedoklis bija tāds, kāds viņš bija, bet es domāju, ka laiks rādīs. Mēs ejam uz priekšu un nekas nav beidzies. Mēs turpināsim skatīties, turpināsim vērot visu, kas notiek. Un, tā mēs to līmeni turēsim. Turam latiņu. Lai šogad tas pasaules čempionāts būtu brīnumains. Skaists. Ar smaidu sejā nobeigts. Nevis ar 5-6 pret Austriju. Par treneriem es tev ļoti piekrītu. Bija tas viedoklis tāds pagarš. Par vārdsargiem arī. Mēs rītīgi iesēdāmies tajā tēmā par treneriem. Lai gan, protams, tas arī tā. Manuprāt, tu nevari paredzēt, kas tur būs un kā. Mēs redzēsim, varbūt pilnīgi citu treneru, varbūt vispār ārzemju treneris nāks un vadīs Latvijas izlasi. Šis man atgādināja, es sociālajos tīklos redzēju vienu tādu postu par olimpiskajiem treneriem Latvijā, un ja tu atceries un vēl atceries gadu, kad pie Latvijas izlases bija treneris Zviedrs. Viņam uzvārds, man liekas, bija Lindstrēms. Jā, Kurts Lindstrēms, jā. 2002. gada olimpiskās spēles. Jā, Salt Lake City. Let's get it. Manuprāt, vajadzētu kaut varbūt Zviedru speciālistu arī varbūt piesaistīt. Es nedomāju, ka galveno treneru, bet varbūt kā arī kaut kādu asistentu trenerim, vai arī, es nezinu... Manuprāt, tas pašai federācijai ir jāskatās, kādu ceļu viņi vēlas tālāk iet. Jāzvan Kalvītim. Kalvīti, dod savu numuru, mēs parunāsim. Mēs varam jums iesniegt dažas idejas projektus. Jā, Nezinu, vai viss tās mūsu idejas drīz ņemt vērā, bet, varbūt. Šērojiet Kalvītim mūsu podcastu. Varbūt viņš arī paskatīsies, iekomentēs kādu video. Kalvīti, idejas par galveno treneru lūdzu. Pasaki mums, kas tev galvā darās. Mums ir idejas. Jā, bet ja jums skatītāji ir idejas... Ābola par treneru. Arī. Nevajadzēja. Tas arī var būt iespējams. Ābols, lai paliek ar U20, man viņš patīk. Lai tu viņš tas savu vietas var saglabāt. Bet, dargie draugi, mēs ļoti lūdzam jums komentāros savu vērtējumu. Rakstiet idejas, bet arī pie idejām uzrakstiet savu vērtējumu, jo tiešām šī ir mūsu pirmā... epizode vispār, ka mēs ar šito sākam. Rakstiet ieteikumus, variantus, ko mēs varētu uzlabot. Rakstiet noteikti vērtējums, kas patīk, nepatīk, un tiešām arī godīgi to var izteikt, jo mēs noteikti to visu centīsimies arī nākamais reizes uzlabot, lai jums būtu daudz patīkamāk gan skatīties, gan arī klausīties. Un, protams, saviem draugiem pastāstīt, kad ir jauns podcasts, sporta podcasts. Un varbūt, es pat teiktu, varbūt, ka varētu būt arī kādi viesi,
Bet es to nevaru 100% pateikt, par to Mēs esam mēs tikai domāsim. sākuši. Mēs esam tikai sākuši. Jā, Šobrīd tas viss ir tādā procesā, domāšanā vēl. Bet, nu, kā redzam, tā pirmā epizode ir izlaista. Mēs dosimies tālāk. jā. Ar jums kopā bija Krists un Endijs, tā kā prieks jums, prieks jums sniegt to labāko. Un sporta arēna no tiekamies jums, jau sporta arēna no jums atvadās. atvadās un tiksimies tad jau nākamajā epizodē. Atā! Atā! Līdz nākamajai reizei. Jā.